Labdien! Mani sauc Dace Vintere, un es ar lielu prieku, gandarījumu un lepnumu gribu jums ziņot, ka ārsta birojas operāciju plānošanas rīks tiek nodots jūsu rīcībā. Mazliet jums pastāstīšu tuvāk par šo operāciju plānošanas rīku. Visu pirmām kārtām, runājot ar mūsu klientiem un veidojot šo operāciju plānošanas rīku, mēs izvirzījām vairākus tādus kā virsmērķus šo visu veidojot. Un ir daļa jau, ko mēs varam jau jums šobrīd atrādīt, bet, protams, arī mums ir liela attīstības plāna šai funkcionalitātei. Līdz ar to ir arī vairāki mērķi, kas tiks izpildīti nākamajā kārtā. Pirmām kārtām operācijas bloka procesa automatizācija, ko jau nodrošina mūsu jaunais rīks, kā arī datu uzglabāšana un apstrāde. Nākotnē šobrīd ir paredzēta datu analīze, kurā ietilps noslodzes, kavējumi, operācija bloka dīkstāves laiks, kā arī izlietoto materiālu un preču uzskaiti un izmaksu aprēķins, ko mēs zinām, kas ir ļoti būtiski un svarīgi visām mūsu iestādēm. Bet šobrīd gribu iepazīstināt ar pāris funkcionalitātēm, par kurām pastāstīs mans kolēģis nedaudz vēlāk un parādīs, kā tas viss darbojās ārstu birojas sistēmā par funkcijām. Tātad, kādas ir iespējas šobrīd, kuras pilda šis mūsu jaunais rīks? Tātad, iespēja veidot nosūtījumus uz operācijām, iespēja sadalīt operācijas pa operāciju zālēm un laikiem, iespēja plānot iesaistītos darbiniekus, iespēja norādīt izlietotos materiālus un medicīnas preces, iespēja aizpildīt operāciju reģistrācijas žurnālu, iespēja izsekot operācijas zāļu noslodzē un operācijas statusiem reāllaikā, kā arī ir iespēja operācijas laikā veiktās manipulācijas atspoguļot stacionāru kartē. Un ko tad jūs iegūsiet un kādi būs iegūmi izvēloties strādāt ar šo mūsu jauno rīku, operāciju plānošanas rīks? Tātad pirmkārt, operācijas datu digitalizācija vienā sistēmā, kā mēs zinām, digitalizācija tā ir nākotne, un mums ir nepieciešams dienā pie katra produkta domāt, kā digitalizēt mūsu veselības aprūpi. Otrkārt, efektīva resursu plānošana, kur mēs varam plānot gan darbinieku laikus, gan iekārtu laikus un nepieciešamības. Tāpatās arī telpu resursus. Ar šo rīku mēs varam efektīvi plānot savus resursus. Tā ir arī operatīva reaģēšana uz izmaiņām operāciju blokā. Un kā arī šis rīks jums dod iespēju veidot dokumentāciju, kas ir atbilstoša ministra kabineta noteikumiem. Un, protams, kas ir, manuprāt, vienkārši fantastiska lieta, ir tas, ka šis ir web bāzēts rīks, kuru iespējams ir pārvaldīt no jebkuras vietas un jebkādas ierīces. Tātad pastāstīšu tālāk nedaudz par tehniskajiem nosacījumiem, varbūt nelasīšu visu, ar to varēsiet iepazīties, bet skaidrs, lai jūs iestādē ieviestu šo operāciju plānošanas rīku, būs nepieciešams aizpildīt dažādus klasifikatorus, lai viss darbotos pēc iespējas raitāk, jaudīgāk un daudz funkcionālāk. Bet par tehniskajiem nosacījumiem, par kuriem mēs ļoti lepojamies, kā jau es teicu, ka tā ir mobilā versija, tas ir web bāzēts risinājums, kas darbojās šobrīd arī desktopā, interneta pārlūkos Edge, Chrome un Firefox, bet arī tajā pašā laikā mobilajās versijās arī gan caur šiem pašiem pārlūkiem, kurus jau nosaucu, bet arī Android un iOS sistēmās. Vēl mazas piebildes par to, ka šis web bāzētais risinājums tiek nodrošināts sākot ar 5.38 versiju ārstu birojām. Un, lai nodrošinātu šo AB web darbību, būs nepieciešams jūsu iestādē izveidot Linux virtuālo mašīnu iekšējā tīklā. Tā kā tie tādi nelieli tehniskie nosacījumi, bet īstenībā par to, kā jūs varēsiet jau padarboties paši, pastāstīšu nedaudz vēlāk, jo arī tas mums ir kāds jaunums, ka varēsiet jau izmēģināt pirms to uzstādīt savai iestādei. Tā, un turpinot par pašu schēmu, kā jau es teicu, mans kolēģis paturpinās vairāk parādot visu, kas darbojās reāli ārsta birojā. Bet, protams, ar ko tad sākās operācija? Operācija mums sākās ar pieteikumu. Pieteikumu mēs tātad izveidojam, kas mums ir nepieciešams, kas ir jādara. Un līdz ar to veidojās jau operācija plānošana. Operācija plānošana jau ir kalendāra vieta,
kurā mēs ieliekam jau operāciju, plānojam operāciju jau konkrētā laikā un konkrētajā vietā, līdz mēs tiekam līdz pašai operācijai. Operāciju jau mēs varam jau redzēt jau dažādos skatos, kas ir operācijas veikšanas skats, kurā mēs jau varam atzīmēt dažādas sadaļas un ailes par to, kā notiks šī darbība, kāda ir posmi, kādos mēs šo operāciju gribam veikt. Un operācijas tāfele ir vieta, kur mēs redzam, kurā procesa stadijā mēs tajā brīdī esam. Un tad, kad operācija ir beigusies, tad operācijas beigās mēs jau varam veidot operāciju norakstīšanas kartes, kā arī operāciju reģistrācijas žurnālu. Tātad paldies šobrīd no manis. Dodu vārdu savam kolēģim Artūram. Viņš jums, kā jau solīju, parādīs vairāk, kā tad tas izskatās ārsta birojā. Labdien, mani sauc Artūrs Gotlīps, esmu ārsta biroja informācijas sistēmas eksperts. Paldies Dacei par tiešām lielisko ievadu. Parādīšu jums tagad arī, kā tas izskatās dzīvē. Tā. Šobrīd sākšu tātad secīgi, tieši tā kā Dace to tikko minēja, ar pieteikumu operācijai. Pieteikums operācijai viņu ir iespējams veidot gan no esošā ārsta biroja desktop versijas, tāpat tās ir iespējams veidot arī no weba. Tātad ir iespējams arī neizmantot desktop ārsta biroju. Ja tomēr izmantojam desktop, tad viņi var veikt gan no stacionārās kartes, gan no nosūtījuma sadaļas, gan no pacienta sadaļas, gan no uzņemšanas traumpunkta un no nodaļas skata. Tātad visās vietās ārsta birojā, kur mums ir sadaļa pieejama nosūtījums. Ja? Šobrīd es parādīšu, kā ir no stacionāra kartes veidot šo pieteikumu. Tātad atlasam nepieciešamo pacientu. Atrodam sadaļu nosūtījums, un šeit būs pieteikums operācijai. Iespējams, ka šobrīd jums tur ir kompjutera tomogrāfija, rentgens vai kāds cits izmeklējums, ja, tad zem skoņas būs arī šis pieteikums operācijai. Spiežam virsū. Un jau webiskais skatā atverās šis pieteikums. Tieši tādā pašā skatā jums būs arī viņš webiskajā vidē, tāpēc nerādīšu divreiz. Tātad, ja mēs varam no stacionāra kartes, mums uzreiz ielasās saistītais dokuments, maksātājs, kurš bija norādīts stacionāra kartē, struktūra vienība, kura bija norādīta stacionāra kartē, un diagnoze, ar kādu pacients ir iestājies stacionārā. Tātad šīs vērtības ielasās automātiski, ja tiek vadīts no stacionārās kartes. Nākamais iesim secīgi, tātad ir nepieciešams aizpildīt to, kāda ir šīs operācijas steidzamība. Šobrīd norādīšu, ka tā ir plānveida. Tālāk norādām operācijas veids. Šis ir viens no Daces arī prezentācijā minētajiem klasifikatoriem. Jums kā iestādē noteikti šeit nebūs 3, bet iespējams būs 50, 100 vai vēl vairāk. Ja? Tā kā šobrīd paņemam pa piemēru 1. Tāpat arī klasifikatorā šai operācijai bija norādīta, ka operācijas grupa ir traumatoloģija un ka plānotais ilgums ir 30 minūtes. Ja tas ir konkrētajā gadījumā atšķirīgs, vai zinām, ka operācija ir sarežģītāka, vai savukārt varbūt arī vienkāršāka, ilgumu varam mainīt, un tāpat arī operācijas grupu varam mainīt pēc nepieciešamības. Protams, beigās pēc fakta varbūt arī atkal atšķirās šī vērtība. Tālāk ir operācijas anestēzija, arī jūsu veidots klasifikators. Šoreiz norādīsim, kā lokāla anestēzija, ka pacients guļ uz muguras un ka operējumā puse labā. Arī šie klasifikatori ir jūsu iespēja aizpildīt jums. Nākamā ir operācijas zāle. Šeit mēs norādām provizorisko operācijas zāli, kurā pacients tiks operēts. Un provizoriskais datums, kad ir paredzēts viņu operēt. Tas, protams, var palikt arī šī brīža. Protams, reālajā dzīvē visdrīzāk tas būs kaut kas vairāk nākotnē. Papildus informāciju ievadam pēc nepieciešamības, piemēram, respektīvi, jebkura informācija, kura varētu noderēt operācijas dienā. Tālāk varam papildināt arī ar kādu vēl papildus diagnozi, pieņemsim pielikt blakus diagnozi.
Meklētājs strādā gan pēc diagnozes koda, gan pēc nosaukuma. Tā kā varam meklēt, kā ir ērtāk. Ja, pieņemsim, kāda diagnoze ir lieka, tad ar iksiņu varam viņu arī nodzēst. Vēl viena svarīga lieta, ja ir sasaistīts operācijas veids ar manipulācijām, tad jums nav katru reizi jāvada iekšā manipulācijas. Visas manipulācijas ielasīsies automātiski, tiklīdz tiks izvēlēts operācijas veids. Tomēr tāpatās kā diagnozes, arī manipulācijas jūs varat brīvi papildināt, vai ja jūs saprotat, ka šobrīd tiks operēta viena acs, vai arī varam mainīt manipulācijas skaitu. Nākamais svarīgā lieta ir specifisks iekārtas un aparatūra. Tātad, kāpēc svarīga? Pirmais, ka mēs varam vienkārši norādīt, kas ir izmantots operāciju veikšanai, un varam arī līdz ar to veikt uzskaiti, vai arī kas ir populāri, ka operācijas zāles tiek īrētas vai tiek specifiski apmaksātas. Tātad mēs varam arī skatīties, kāda aparatūra, kas ir izmantots, lai pēc tam piestādītu teiksim, patērētājiem operācijas šo rēķinu. Otrs ir, katrai iekārtai ir pēc operācijas nepieciešams apkopes laiks. Ja? Un tad attiecīgi klasifikatorā norādot apkopes laiku, mums neļaus ieplānot nākamo operāciju, kamēr iekārtu apkopes laiks nav beidzies. Nākamais lauks ir plānotās medicīnas preces, kuras mēs izmantosim operācijā. Arī jūsu izveidots klasifikators. Šajā gadījumā, piemēram, es ievadīšu cimdus. Ja ir operācijā nepieciešami implanti, tad tos arī pievienojam šeit. Un tad nākamā svarīgā lieta ir komanda, jeb šo operācijas veicēji. Tātad viens būs ķirurgs. Protams, ķirurgi var būt arī vairāk kā viens. Tad tālāk arī pievienosim operāciju māsu vai tā, labi, tā, un kaut kādu asistentu. Tāpatās operācijās mēdz būt gadījumi, kad piedalās kāds speciālists no citas iestādes. Pieņemsim, Stradiņu universitāti piesaista kādu Austrumu kliniskās universitātes speciālistu, tad viņu pievienosim šeit. Šobrīd, es domāju, pietiks, tātad saglabājam šo pieteikumu. Un, ja visa informācija ir pareiza, mēs viņu arī apstiprinam. Bet, pietiks par AB desktop vidi dzīvoties, ejam uz jauno webisko risinājumu. Tātad katrai iestādē būs sava unikāla web adrese. Un, kas ir nemainīgais web vidē, var ieiet ar savu ārsta biroja lietotāju. Tātad ar to pašu lietotāju un ar to pašu paroli, ar kuru jūs ikdienā ejiet ārsta birojā. Lūk, šādi izskatīsies sākuma lapa, un tikko veiktais pieteikums, kuru veidojām desktop versijā, jau ir arī redzams šeit pie pieteikumiem. Tāpatās vēlos parādīt arī to, ka kreisajā pusē ir meklēšanas josla, jo, protams, tas nebūs vairs viens pieteikums ikdienas darbā, bet te varētu būt ļoti daudz pieteikumu. Un, lai mums būtu vieglāk atrast, mēs varam meklēt pēc steidzamības, pēc datuma intervāla. Iespējams, kad vakardienas pieteikumi vēl šodien nav apstrādāti, un tad šodien ir cilvēks, kurš viņus apstrādās. Tāpatās pēc pieteikuma statusiem varam atšķirot, tāpat varam pēc līguma attiecības operāciju grupas un struktūra vienības. Ja? Tiklīdz kā nepieciešamie dati ir izdarīti, tātad spiežam podziņu
atlasītu, tad spiežam podziņu meklēt. Lūk, tāpatās, kā es jau iepriekš teicu, tātad arī webā mēs varam operācijas pieteikumu pildīt, tikai automātiski mums neielasās dati no stacionārās kartes, bet droši varam atrast, pievienot, norādīt maksātājus, struktūru vienības un arī visu tālāk pildīt secīgi. Ja? Otrais es šobrīd nepildīšu. Nu, lūk, tātad tas bija par operācijas pieteikumu. Tātad ejam, nākamais solis mums ir šo operāciju ieplānot. Lai ieplānotu operāciju, ir visas operācijas zāles redzam, kuras ir pieejamas iestādē. Šajā gadījumā ir 3 zāles. Uzreiz gribu teikt to, ka zāles varētu būt iestādēs vairāk, arī 10, 15 un 20, un katrs darbinieks nepārvalda visas zāles, tātad ir iespējams atslēgt kādas zāles, no skata, un darbinieks strādā tikai ar tām operācijas zālēm, kuras ir viņa pārvaldībā. Ja tomēr tās ir visas zāles, tad tas izskatīsies šādi. Tāpatās augšā ir iespēja staigāt pa datumiem, un ir iespēja mainīt laika skalu, jeb šo attēlojumu. Tūlītās ieplānošu operāciju un parādīšu, ko tas maina. Nu, lūk, mums ir labajā pusē redzamas visas mūsu operāciju pieteikumi. Šobrīd neieplānots ir šis vienīgais. Šo vienīgo tad arī valkam iekšā kādā no operācijas zālēm. Provizoriski norādījām pirmo zāli, bet tieši tā bija tikai provizoriski. Nu, lūk, šobrīd esam operāciju ieplānojuši 2. zālē. Nu, lūk, un laika skala maina šādu izskatu. Šobrīd ir mazāk informācija, ko redzam. Ja? Tātad šeit vēl redzam arī ķirurgu. Pie kaut kādām vērtībām tad varam attiecīgi piemeklēt to ērtāko laiku, lai mēs visu redzētu, kas ir šajā rīkā. Varbūt tās kādam ķirurgu neinteresē redzēt. Kas ir vēl piebilstams? Ja? Tātad operāciju plānošanā ir tumšāk palēks lauks, tātad tas ir, kur darba laiks ir beidzies konkrētajā operācijas zālē. Tas nenozīmē, ka jūs nevarat šajā laikā ieplānot, bet tas nozīmē, ka darba laiks ir beidzies un tiks pabrīdināts, ka jūs pierakstat pacientu ārpus operācijas zāles darba laika. Ja, tā kā tas būtu šādi. Nu, lūk, nākamā sadaļa, kad jau ir šī plānošana notikusi, ir šī operācija tāfele. Nu, lūk, operācija tāfelē, ko mēs redzam, ir šīs zāles. Šo operāciju tāfeli var likt atsevišķi arī uz lielā ekrāna. Var sakļaut šo sadaļu, lai mazāk vietas viņa aizņemtu. Un ir iespēja šo te attēlot uz lielā ekrāna, lai reāli laikā redzētu, kāds ir status ar šo pacientu konkrētajā brīdī. To es arī parādīšu, kad veiksim pašu operāciju. Tā, šobrīd paver arī šo vaļā. Nu, lūk, varam vaļā pieteikumu un dodamies uz sadaļu operāciju. Lai pirms pašas operācijas veikšanas ir nepieciešami aizpildīt manipulāciju galveno veicēju, anestēzijas daudzumu, un varbūt vēl kāds zemāk būs lauks, kas ir nepieciešams aizpildīt. Ja mēs kaut ko neaizpildīsim pie saglabāšanas, mums par šiem laukiem būs brīdinājums, kuri ir obligāti un kuri nav aizpildīti. Tātad norādam anestēzijas daudzumu, norādam veicēju. Tātad iespējams, ka kādam veicējs ir ķirurgs, kādai manipulācijai veicējs ir anesteziologs, varbūt tās vēl kāds cits speciālists, tāpēc nav šī ielasīšanās automātiska. Operācijas apraksts, tātad pēc nepieciešamības papildinām, ierakstam operāciju, kas tiks veikts.
Principā arī šis vēl ir posms, kad varam pievienot komandā kādu speciālistu vai citas iestādes speciālistu, varam pievienot joprojām arī kādu manipulāciju. Bet, ja viss ir savadīts, tad spiežam saglabāt un ir iedots operācijai numuru var rediģēt iestādi pēc nepieciešamības, kādu viņi numurus grib redzēt. Un nākamā lieta, ko mēs redzam, ir šie statusi. Jauna operācija šobrīd ir status, un šādi ir statusi. Šie statusi nav klasifikators iestādēm maināms, tie ir predefinēti, lai pēc viņiem varētu veikt analīzes, datu analīzi. Un tad pirmais status ir jauna operācija. Statusiem mēs varam iet cauri vai nu pa vienam, varam rakstīt komentārus. Komentārs nav obligāts, var vienkārši nomainīt statusu un viņam statusu maiņa notiekās. Iespējams, operācijas laikā galīgi nav laiks rakstīt kaut kādus statusus mainīt, ja? Un pacients ir steidzams, tātad mēs tikai ķirurģijas beigas ir nākošais status, kur mēs piefiksējam, un arī mēs varam statusus izlaist. Bet, kā es solīju, gribēju parādīt, kā reāli laikā izskatās šie te statusi. Tātad atgriežamies mēs pie operāciju tāfeles, un ja viņi ir uzlikti uz lielā ekrāna, tad ir šobrīd, ka mūsu pacients ir izsaukts, un visi to redz. Tiklīdz kā mēs pacientu nomainam, kad ir, pieņemsim, ķirurģijas sākums, esam izlaiduši pāris posmus, arī operāciju tāfelē ir šis ķirurģijas sākums, un visas personas, kurām tas ir aktuāli, viņas ir informētas. Lūk, šādu te statusu mēs mainam vai nu pa vienam, vai nu visus kopumā, līdz mēs nonākam pie statusa operācija beigusies. Tas ir pēdējais status, obligāts, jo šo statusu ieliekot notiekās vairākas lietas. Viens ir, kad sistēma uzskata, ka ir pabeigta šī operācija. Otrs, no operācijas uz stacionāru karti tiek nodotas manipulācijas. To es arī jums šobrīd parādīšu. Tātad uz stacionāru karti tiek nodotas manipulācijas. Ja, tikko pacientam nebija neviena manipulācija, šobrīd ir manipulācijas, arī ir skaits, arī ir veicējs, kuru mēs esam pievienojuši. Tātad nebūs šī te darbība vairs jāraksta atpakaļ stacionāru kartē. Un, ja ir kāda interese par to, kādos laikos tika mainīti statusi, viss ir piereģistrēts, ja, cikos ir sākās ķirurģija, cikos viņa beidzās, cikos ir kaut kā pacients izsaukts, un arī šos te laiku var skatīties, vai tur kurā brīdī bija patērēts, piemēram, vairāk laiks nekā nepieciešams. Jā, operācijas laikā pacients var nomirt. Tad ir atzīme, ka pacients ir miris. Šī atzīme pacienta kartiņā papildu datos ieliek miršanas pazīmi. Citu funkcionalitāti šobrīd neveic. Jā, operācijas šo te dokumentu ir iespējams arī izdrukāt un pievienot vēsturei. Un kad tā kā operācija ir pabeigta, arī operācija tāfelē, ka operācija beigusies, tātad, un tālāk ir iespēja sagatavot divus dokumentus. Viens ir operācijas reģistrācijas žurnāls, tātad viens no valstī noteiktajiem dokumentiem, kur mēs pēc ministra kabineta noteikumiem esam sataisījuši, lai viņš atbilstu. Tātad papildinām mēs esošo visu, kas mums bija ar izmeklējuma objekta aprakstu. Tātad un operācijas rezultātu. Un šo dokumentu saglabājam. Un arī šo dokumentu tad mēs varam pēc nepieciešamības izdrukāt. Jā, šeit arī atsauc uz ministra kabineta noteikumiem, varam izdrukāt un pievienot pie pacienta vēstures. Protams, var arī nedrukāt šo dokumentu, jo visas tiek saglabāti digitāli.
Tāpat vēl atgriežoties pie operāciju dokumentu sadaļas, visi dokumenti ir atverami arī pēc viņu aizpildīšanas. Ja? Ir arī atsevišķi filtrējami pēc zāles, pēc veida, pēc pacienta, pēc saistītā dokumenta, pēc līguma attiecības, un tā kā var viņus atrast. Arī šeit var aizpildīt jaunu dokumentu sadaļā operāciju dokumentu, bet tad visa aizpilda būs no nulles, teiksim tā, dati nebūs ievadīti. Ērtāka aizpildīšana ir no operācijas un spiežot šeit podziņu, piemēram, šobrīd uz operācijas norakstīšanas karti. Ja? Tātad dati paliek. Tad jau, ja esam tikuši līdz operācijas norakstīšanas kartē, tad viņu arī aizpildām. Tātad tiek pievienoti medikamenti, kuri tika izmantoti operācijas laikā. Iespējams, ka vairāki, tātad faktiskais materiālu iztērētais skaits. Tātad pievienojam. Un šajā gadījumā noteikti kāds operācijai diez vai, bet varam pievienot arī implantu. Un varam pievienot implanta uzlīmi. Tātad šim implantam ir uzlīmi, ja, kas ir svarīgi, lai pārbaudītu viņa autentiskumu. Tātad tālāk mēs saglabājam šo operāciju norakstīšanas karti, arī dabūjam šo unikālo numuru pēc iestādes vēlmēm un spiežam pogu drukāt, ja tāda nepieciešamība ir, un arī varam izdrukāt arī ar visu uzlīmi. Kas vēl notiekās pie pacientam, konkrētā pacienta datiem failu sadaļā? Failu sadaļā šī uzlīme ir arī atverama visu laiku, tātad viņa nekur nepazudīs, viņa visu laiku būs redzama, ka ārsts, kurš viņu pievienojas, pievienošanas datums, un tā kā arī ārsta biroja desktop versijā viņa būs redzama. Lūk, tas arī īsumā būtu viss, ko es vēlējos šodien jums parādīt. Tā, un turpinājumā es, kā jau es solīju, kad gribu jūs pastāstīt arī par jaunumu mūsu pusē, tādā ziņā, kad pirmkārtām, protams, sīkāka informācija vēl ir jums nepieciešama, vai par pakalpojumu pieslēgšanu, ieviešanu, vēl kādi jautājumi droši prasiet savam klientu attiecību vadītājam, vai rakstiet uz kvetmeditec.lv. Bet, kas ir mūsu jaunums, demo versija. Demo versija paredz iespēju, ka jebkurš interesants, kurš vēlas paklikšķināties, paskatīties, pārbaudīt, kā darbojās. Tur gan jau īstenībā teikšu, ka ir klasifikātori jau ir savadīti, jo tie nav specificēti priekš tieši jūsu iestādes, bet līdzīgi kā Artūrs tikko rādīja, mēs varam paši apskatīt visas funkcijas, paši pārbaudīt, pārliecināties par to funkcionalitātēm un jau tad pieteikt pakalpojumu pieslēgšanu savā iestādē. Pēc tam arī par šī demo vidas pieteikumu lūdzu griezieties pie jūsu klienta attiecību vadītāja. Visu izstāstīsim, visu izdarīsim. Un, protams, kas mums būtu ļoti nepieciešams, arī jūsu atgriezeniskā saite, ja lietojat demo versiju, lai mēs zinām, ko uzlabot, kā uzlabot, kas patika, kas nepatika, jo mēs roku rokā gribam iet kopā ar jums un veidot arvien jaunus rīkus, lai jums tie būtu pēc iespējas ērtāki, vieglāk vadāmi un lai, kā teikt, gan pacients, gan klients, gan jūs, gan mēs un visi būtu laimīgi un priecīgi. Es teiktu paldies jums par uzmanību. Tātad, kā teicu, gaidīsim atsauksmes. Paldies Artūram, paldies, ka esat noklausījušies šo tā kā uz sazināšanos. Un tad jau ceram, ka drīz jau lietosiet šo operāciju plānošanas rīku arī savā iestādē. Un, kā jau solīju, attīstības plāns arī ir ar lieliem mērķiem un iesim līdz laikam. Paldies jums! Paldies!